Nu, čau, labrīt visiem! Nu ko, ar Iveko busiņu esam izvizinājušies jau no paša rīta. Pirmos 10 kvadrātmetrus starp citu atvedām, busiņš jau strādā. Rekas mums atnāca pagājušu piekdienu, arī jau pasūtīts materiāls bija, klienti jau ir apmaksājuši. Šāds te šadavs, rustika šķirojums šadavs, 11 biezumā, apakšā priedīte, virsū 4 mm ozols. Šāds te skaists materiāls, redzat? Šāds te superīgs, skaistulīts, smaržo vienkārši super. Šis 11 biezumā, un tad atnāca vēl arī tāds viens pasūtījums, jau kādu laiku atpakaļ mums pasūtīja. Rekur šeit atnāca divas šīs lielās paletes, bet šis ir arī tas pats šadavs, tikai rekur attaisīja, skatieties kā smuki viņš tur kastītais arī, kur ir ozols apakšā, bet kopējais biezums 13. Un līdz ar to virsējais ozols slānis mums ir 6 mm. Arī tas pats šadavs, nu vienkārši bomba. Nu, paskaties, parādi, kur viss smuka ar datu viņiem iekšā ir iespiests. Paskaties, kas par materiālu. Šis skaitās standarts šķirojums. Nu, tas pats ir tā kā rustika, kā sauc šie standarts. Principā, it kā zemākais šķirojums, ja? Bet paskaties, kas par bombu. No šāds materiāliņš arī viņš ir pasūtīts, jo klients bija apmaksājis. Tā kā viss pa lielam mums ir no poļiem pasūtījumi, ja grib tādu labu materiālu, tad principā jārēķinās ar 2 mēnešu iepriekš pasūtīšanu. Tā kā nekas pa lielam uz vietas nav, mēs jau nezinām kādu tonu, kurš ko izvēlēsies, jau turēt mēs te nevaram. Tās ir milzīgi izdevumi, milzīgas naudas, nevar uzmanēt, kurš izvēlēsies. Tā kā droši brauciet pie mums ciemos, sūtat, darat un atceraties vēl ir bišķi laiks par to atlaidīt. Ja? Davai, čau!